Mums būs lieliska iespēja pieskarties, sajust mūsu tautas dižgarus, kas mainījuši ir tik daudz. Šovakar godināsim Aspāzi un Raini 160. dzimšanas dienā. Īpašā, skaistā uzvedumā es saucu pati, es esmu. Te latviešu komponistu sieviešu kora skaņdarbi ar Raini un Aspāzijas dienas grāmatas un vēstuļu lasījumiem. Mēs redzēsim, ka ne tikai Aspāzija izgaismosies kā neatkarīga, drosmīga un spēcīga personība. Mēs ieraudzīsim pavisam jaunā gaismā mūsu kori Noktirne. Vajadzēja tik aizvērt acis un aizmirst, ka esmu un visa pasaule bija mana. Agrāk es biju izšķērdīga un atdevu cilvēkiem visu, kas man bija. Savas jūtas, savu garu, sevi pašu. Spēks ir izlietots, dzīve nolietojusies, un es stāvu te. Pārskatu savu dzīvi kā nopļautu rudens zeltu. Un tomēr es gribu vēl uzlasīt atlikušās vārpus un redzēt, cik daudz labuma no tā man gūstams. Es eju cauri laika durvīm un atskatos un domāju par vietām, kur esmu bijusi. Mans pesimisms nav mākslots, viņš dziļi mīt manī iekšā. Mana daba jau no mazotnes padod tādiem likumiem, ka visas pārējas uz labu vai ļaunu notika pēkšņā, revolucionārā ceļā un ne lēnā attīstības gaitā. Lēcošā attīstība, eksplodējošs temperaments, tās bija manas galvenās iezīmes, bet tu izmainīji manu dzīvi, manu telpu, elpu, manu skatienu. Mēs taču gribējām kopā attīstīties. No manis nekā daudz nav. Tu esi smalki stīgots instruments, kas izdod visskaistākās skaņas. Tava dvēsele ir tik maiga, kā balta puķu lapa. Tava sirds ir tik tīra, tik
pilnas, siltas, lielas mīlestības. Un neviens nespēs atņemt mūsu laimi, pat mēs paši to nespēsim atņemt. Tā jau ir kļuvusi neizpostām. Tā var vienīgi augt līdz bezgalībai. Kopš pašas jaunības manā dvēselē ir noskaņojums, neparasta pamatnokrāsa, balta. Balta. Es neprotu to nosaukt vārdā. Aptuveni tas būtu tā, šausmas, slepenas, bailes. Bet ar to nav pateikts viss, tajā ir tik daudz neticām nianšu. Mīlulīt, mīļot dvēseles kukainīt. Es baidos tik ļoti, ka man šķiet no tālienes dzirdu tavu balsi. Ak, Dievs! Pie tevis nāku ar savu tumsu. Grēks gan nākt, bet ilgāk palikt nevaru. Kas tā par dienu, vakarējā un šodien? Es nezinu nekur sev vietu atrast, cik augsti ir pasaulē. Es nekad neesmu jūtis pārāk siltuma, es varbūt bijis par lepnu pēc viņa meklēt un lūgties, bet es nevarēju iedomāties, ka ir tik augsti, ka dvēseli salst. Tukši jau viņa ir šī dzīve un nedzīva, ka tu viņu neiekustina ar savu mazo rociņu. Tavas nelaimīgās lūbiņas man visvairāk žēl, kuras es pārkotu. Vairāk žēl kā šīs zaudētās dzīves manās rokās, kuras tevi apskāva. Vēl palikusi salda jūta pāri, it kā smarža paliktu ilgu laiku. Es visu aizvakaru vēl staigāju ietīts tavā atmosfērā kā Zeus zelta mākonī. Un pa prātu plivinājās tavu vaļējie mati. Tie bija izkaisījušies pa visu spilvenu, es viņus salasīju kopā. Pa vienam matiņam vien. Vai nav ērmota šī vēstule?
Nekad nebiju rakstījis mīlestības vēstuli, bet šī pavisam izskatās pēc tādas. Jeb varbūt tu biji gaidījusi kādas prātīgas vēstules. Es ticēju, ka dzīve iedomā bez tevis. Bieži man likās, ka tu mani nomāc un laupi manu individualitāti. Taču tagad. Es arvien esmu pūlējusies tev to apslēptāko un dziļāko uz sevis sacīt. To, kas tikai topošs un man pašai vēl neskaidri noteicams.
noslēpumi. Neskaidrais, sabiezinātais un uzmācīgais zemes noslēpums. Un skaidrais, bet bezgala tālais zvaigžņu noslēpums, kuru mēs nespējam aptvert tādēļ, ka tas ir tik tāls. Aspāzijas nozīme nav kādā sīkumiņā, nav lokatīvā, ne gramatikā, ne pareizrakstībā, bet daļrakstībā. Jaunā strāva nav domājama bez Aspāzijas. Ko viņi sludināja priekš literatūras, teorētiski to Aspāzija izveda dzīvē, literārajos tēlos. Tikai politika nekad nav bijusi un nebūs viņas daļa. Bet pilsētas kultūra bez viņas nav domājama. Viņa devusi visaugstāko kultūras vērtību. Krājums, saulainais stūrītis, nāca kā maigs pieskāriens. Negantā laikā saule un mīļa roka. Tik maiga, to spēja tikai sieviete. Visa tauta uzelpoja, kaut uz acu mirkli. Es
Mums liekas, ka es apskaužam. Bet mana dzīve taču nav noslēgta gatava. Es nesēdu zem ienākušos augļu koka plānā un mierā un nebaudu tikai gatavos augļus. Mana dzīve ir steidzīga, cīņa, nemiers, pārāk strauja. Tā ir ierāvusi man savos virpuļos un vienu brīdi augšup nes, un otrā var noraut dziļi atvarā. Dzīvei nav vajadzīgi tie, kas paši sasniedz mērķi. Tā ir vajadzīgi tie, kas pie mērķa jāved. Caurmēra cilvēki lielā masa. Lielie cilvēki dzenoties pēc mērķa ir svaidīgi. Uzvara, progress tikai lēnām nāk caur masām. Uzvara, mērķi, progress, cīņa, nemiers, pārāk strauja. Var augšu nest un noraut dziļi atvarā.
galā visām ārējām grūtībām jāmeklē sakne sevī. Es gribēju no Iniņa iztaisīt sev palīga. Bez prāta un gribas nav izsmeļama visa kopdzīve. Es pats darīju, ko domāju par vajadzīgu, bet izrādās, ka palīgs bija un varēja būt tik vienā laikmetā. Ilgāk izstiept to laiku nevar. Veltas sāpes abiem. Mana kļūda. Un es gribēju sev palīgu uz visu mūžu, ka nedomāju, ka viss relatīvs un attīstās. Un tagad man trūkst spieķa. Taču vecumā man jāmācās iet bez spieķa. Iniņš iet projām. Uz vairākiem mēnešiem būšu viens. Visvairāk tērēju laiku, viņas un savu spēku ar sīkām greizsirdībiņām, rūkšanu, ļaunošanos. Nogurdināju Iniņu galīgi un liels lauzums manā kārtībā un dzīvē. Kad varētu izraudāties, būtu labāk. Asaras kādreiz noskalo sirdi kā lietus, pļauju padara zaļu, un tad atkal sāk pamazām zelt. Par visu to jau nebēdaut, kad būtu pati ar sevi saskaņā. Redzi, tur ir tas dzejolis zilā puķa, kurš netiek atzīts. Un tomēr es pati neatņemami jūtu, ka tas ir labs, un ar to pietiek. Thank you.
zvejnieki, kas vairāk ņem no kultūras ierosinājumus, un ir tādi, kas ņem no dabas. Piemēram, Aspazija ņem no kultūras, mūzikas, literatūras, glezniecības. Es gandrīz tikai no dabas. Tādēļ viņa var rakstīt naktī, es tikai dienu vien. Izskaidrojums viegls, bet tur, kur to neviens nemeklēja. Kultūras zēnieks ņem apstrādātus materiālus. Es pirmvielas, pusfabrikāti un pirmvielas. Mēs iedomājamies nakti kā smagu, bezveidīgu milzeni, kurš uzbruļas virsū visai dzīvībai un visas kustības apstādina, bet tāda viņa nebūtu nav. Nakts ir netverami smalka un nesaredzami dāja. Viņa iet tik maigi pār zemi, ka to nemaz neaizskar. Rokā tā nes zelta trauku, pārsiet ar melnu sebu, kurā glabā lielo radīšanas noslēpumu. Visas dzīvības audu smalkie pavadieni, kuri rit un krustojas dabas darbnīcā, tiek ievērti naktī. Viss, kas liels, top naktī.
Nekad es vēl nebiju redzējis tik spožu zvaigzni kā tagad šo. Tā ir mana zvaigzne. Man iešāvās prātā. Un es ticēju, ka tā ir mana zvaigzne. Bet ja man tik spoža zvaigzne, tad es ar saviem ideāliem un centieniem nevaru pazust. Varbūt rudenī caur
Es tevi pat atkal sev tēlot, iztēloju kā varoni. Es redzu tevi spožu kā Atēnu. Un tomēr katrā pantā sievieti no debesīm nokāpuši saules lieti. Tavu skūpstīgo mutītes laikos stāv un acis. Es skaužu tos, kas uzgavilē tavam ģēnijam. Es zināju, man bija taisnība, man bija sasodīta taisnība. Tas, ko es tev varu dot, ir nekas un aizzem tavu ģēniju. Es būšu uz priekšu paiņš, es būšu tā kā visi citi. Es neprasīšu tā, ko nevaru dabūt. Es nelūkošu, iegūt ne ar vāru, ne ar viltu to, ko nevaru pieprasīt. Es būšu tā kā citi. Un tu par mani nevarēsi vairs smieties. Man vienīgās mūžīgās bailes, ka es tevi varētu atkal pazaudēt. Un es nedrīkstu tevi pazaudēt, jo es negribu sevis pazaudēt. Nāc man tevis vajagā, mana dzīvība. Es prātīgāka nekā nevaru uzrakstīt un nerakstīšu, un negribu un nerakstīšu. Un es tevis gaidu. Rokas man tīri sasalušas un lūpas izkautušas, un man dzert tevis gribas. Nāc. Es neprasu, lai sievietēm arī būtu atļauja uz netikumību tādēļ, ka vīrietis ir netikumīgs. Bet es prasu, lai tie abi būtu vienādi tikumīgi. Ja vīrietis no savas nākamās dzīves biedrenes prasa, lai tā būtu nevainīga un neaizskarta, tad tai tiesības taisni no viņa to pašu prasīt. Tad man par to no visām pusēm uzbruka un teica, ka es gribot ieviest netikumību. Es esmu ļoti laimīga un tagad dzīvoju kā jauna, apgarota meitene. Man tiešām ir meitenes jūtas. Bailes. Kautrība. Pieķeršanās. Viss jaukts ar neizteicamu svētlaimību, ka es tev pilnīgi piedaru. Te man jāsaka, es pie pastāvošā nekur nepiedaru. Es esmu nākotnes pilsone.
rakstura pamats ir neaizskaramība un kundzība. Un tu nemanīji, ka tā pret sievieti izteicās kā varmācība. Tā ir tava naivitāte. Es esmu lielākais no mums. Vai man pienākums sevi iznīcināt par labu mazākam? Vai man mazākam būs ar to līdzēts, ka lielākais pazemosies un kalpos viņam visu nākamo mūžu? Vai viņš taps lielāks, jeb vai mazākais vēl mazāks? Piekāpties es varu visās lietās un visur upurēties, bet vai lielākajam ir jāatsakās no sava lieluma? Vai pazemošanās ir vajadzīga priekš lieluma, lai taptu lielāks? Gribu būt liela izaugusi, caur mani izaugusi, un tagad pasaka, tu man esi apvainojis, kalpo man vai ej projām. Lūdzu, esi brīva, esi vesela, lido, esi laimīga, lido, lido. Šodien man bija it kā mans dēmons man sacītu diezgan nu vēdu. Tu neesi tikai priekš tam radīta, lai mīlētu vīru vairāk par sevi. Un šai mīlai mirtu, kad tevis vairs nemīl. Tevi sauc darbs. Man jāceļas, kaut ar asiņainiem saplosītiem spārniem man jālaižas. Kaut es viņu tik ļoti nemīlētu. Bet kaut kas starp mums ir lūzis, kas nekad vairs nevar saukt. Ko
pirms pavadiem. Aiz manis guļa mana pagātne, tik briesmīga, satricinoša, ka es vairs nezinu, cik vēl man no dzīves iespējības palicis pāri. Sirds par daudz vēl sāp, ko lai meklēju vairs. Es jau tā dzīvoju vairāk atmiņu dzīvi nekā īsto. Man prieks, ka vārsti klavieres un deklamē. Bet kā lai es topu par īstu aktieri, kad neprotu nemaz runāt? Dod man darbu, mīļā, bet pati nododies mūzikai, nemok ar galvu. Nemokies veltīgi, manas dēļ neuztraucies. Es esmu spēcīgs un mošs. Ikvienu novest līdz skanēšanai, tas ir visaugstākais, ko viens cilvēks iespēja pie otra. Es ticu, ka visam dabā ir sava skaņa, arī metāls skan. Es visu sevi esmu ielikusi un atdevusi savos darbos. Vairāk man nav ko dot. Esmu devusi veselu daļumu pasauli, varonību, personības apziņu, ziņu un darbu cilvēces labā. Vai tie nav spārni, uz kuriem var laisties? Savs ceļš un sava zvaigzne jāmeklē katram pašam. Savs ceļš un sava zvaigzne jāmeklē katram pašam. Ser
koncertu uzvedumā piedalījās. Sieviešu koris Noktirne, kad šovakar kopā bija viens veselums, ko sauc par Aspāziju. Kori vadīja Sanita Apine un koncertmeistere Ritma Zaķere. Rainis, aktieris Gundars Grasbergs. Var teikt vairāk priekšplānā Aspāzijas bija Diana, Dace, Ieva, Madara un Elīza. Dejoja Jāzep Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas topošā horeogrāfe Evelīna Bēniņa. Muzicēja trio In the Moon, klavieres Ināra Vičmane, viole Dace Šplīta Lisona, akordeons Daiga Akmene Morte Okmane, Sitama instrumenti Markus Bitte, scenārijas tēpa autore, dizainere, piegriezēja, jeb cilvēks orķestris Dace Ernštreina. Gaisma Pauls Spenders, skaņa Edvards Vilemsons, pasākums tapis ar Tukuma pilsētas kultūras nama sadarbību. Šī burvīgā koncerta uzveduma režisore Liena Bēniņa. Laiks šis mirkli ir apstājies, un mums tiešām ir bijis tas gods un lepnums šodien šeit būt, šajā brīnišķīgajā koncerta uzvedumā. Es saucu pati, es esmu. Vēlreiz skaļi aplausi burvīgajiem māksliniekiem. Zālē ir komponists Jānis Lūsens. Nav, ja? Neatzīstās. Varbūt klusītēm kaut kas sēž. Mēs varam atšuksēt šī kompozīcija, es atvainojos, ka es pārtraucu, bet šī kompozīcija Mēnesis nakts Jānis Lūsens speciāli aranžēja sieviešu korim Noktirne,
Un tas viņam bija izaicinājums, jo viņš līdz šim nebija aranžējis nevienu savu dziesmu sieviešu korim. Mēs esam pirmās, mēs jūtamies ar to ļoti lepnas un iepriecinātas. Paldies, Jāsaka!
bija šajā skaistajā